Sveiki, atkal Edgars. Mēs tagad ar Mihailu sēžam galeriju centrā, pašā virsotnītē. Un fēņi pavadām laiku, aizdomājamies par vēl vienu svarīgu tēmu, kā, piemēram, ja tev nav talantu un tiešām tev nav nekādas idejas un domas, ko tev atkal iesākt ar savu dzīvi, izdarīsim tagad vienkāršu uzdevumiņu. Iedomājies, ka tev tagad ar īsziņu atnāk parasti SMS, kur tev uzraksta, ka uz tavu Swedbank vai arī Sberbankas kontu ir pārskaitīti 950 000 eiro. Labi, speciāli priekš teviem 1 miljons eiro. Kas būtu tā pirmā lieta, ko tu izdarītu rītdien? Ja? Skaidrs, ka visu nakti tu negulētu, kad tu domātu, ko tu vispār iesāksi. Ja? Bet kas tā būtu pirmā lieta, ko tu rītdien izdarītu? Ja? Es domāju, lielākā daļa gribētu iztaisīt savu sapņu ceļojumu, vai arī tu nomaksāt visus parādus, kuri jums ir, paņemt, izbraukāt ar skaistu autiņu, izlekt ar izpletni, vai arī ko citu izdarīt. Kas tā būtu par lietu, ko jūs īsti vēlētos? Jūs to noīstenotu, jūs to izdarītu. Kas tālāk? Jums ir nauda, jūs aiziet tā inčīgā domāšana, kad it kā visa naudiņa, jūs pat varat viņu visu neiztērēt, ja? Bet tā doma, ko jūs gribētu iesākt tālāk, tā jums būs tagad dzīves mainošākā, ja? Paņemiet, aiziet vēl nedaudz tālāk, ja? Paņemiet, padomājiet, ko jūs tālāk darīt, ja? Kāds būtu jūsu ikdienas režīms? Ko jūs vēlētos, varbūt tās pamosties, kādas brokastis jūs vēlētos, ja? Ja brokastis vēlaties vairākās pasaules daļās, tad varat nevis ikdienas režīmu, bet kaut kur uz katru nedēļu vai uz katru mēnesi. Kas būtu tās konkrētās kustības, ko jūs pamostos? Paņemt, pamosties, iet šopingā, tērēt naudu, ja jums ir tādas dzīves vēlmes, tad labāk slēdziet, atrakstieties no mana kanāla prom, jo tā nav mana mērķa auditorija, ja? Paņemiet, padomājiet, ko jūs no sirds vēlētos izdarīt, ja? Turpiniet, uzrakstiet savas idejas, savas vēlmes, kas būtu jūs tā ikdiena, ko jūs vēlētos, ja? Uzrakstiet to lejā komentāros, es ar prieku atbildēšu uz tām, varbūt tās kādas feinas idejas pasniegšu, liels paldies, padomājiet, miljons jau ir tavs, ja? Zini, kas ir pat feinākais, kad galu galā tu sapratīsi, ka tev tas miljons nemaz nav vajadzīgs, kad tev jau viss nepieciešamais ir, lai darītu, lai rīkoties, lai aizbrautu kaut kur ārzemēs. Tev nav obligāti jādzīvo 5-zvaigžņu viesnīcā, ja? Mēs tagad ar Mihailu ņēmām couchsurfingu, skatījāmies, kas pa burvīgiem cilvēkiem nāk. Pamēģini arī tu, kur daudz cilvēku stāstīja, kad viņi stopējot nonāk no punkta A līdz punktam B. Tā nav nekāda problēma. Ko vēl tu varbūt tās vēlētos? Paņemt, izbraukāt uz Mercedes vai arī uz Ferrari. Paņem uz dienu iznomāt, tev nav obligāti tas viss jāpērk. Ja? Varu pat sadarīt, ka pēc pirmās dienas izbraukājot uz Ferrari, sapratīs, ka viņš ir nērts, viņā nav vērti sēdēt, ka viņš daudz degvielas sēd, ka tur jau pavisam cits galvas sāpes sāks. Ja? Varbūt tās tu pat esošo autiņu pārdosi un pārkāpsi uz velosipēdu. Ja? Pats veinākais, lai kaut ko vispār izdarītu, par ko vispār, kāpēc vispār mēs tad palaidām šo projektu KLS biznesu. Pats svarīgākais ir, lai apzinātos, ka tev nav vajadzīga nauda, lai realizētu savus sapņus. Ja? Tu soli pa solim vari izdarīt visu pats. Vienīgais, kas tev ir nepieciešams, nedaudz apņemšanās. Ja? Ar ko vispār atšķirās bagāti cilvēki no cilvēkiem, kuri vispār realizē savas vēlmes. Ja? Vieniem varbūt tās ir daudz naudas, bet viņi tās nerealizē, ja? Jo viņi ir piesieti pie sava darba, pie saviem apstākļiem, pie savas ģimenes. Ja? Bet tie cilvēki, kuri iet un dara, viņi, pat nerunāsim par to, ka viņi meklē kādas atrunas. Viņi vienkārši izdomā ceļus, ir gala punkts, gala mērķis, ja? Punkts B, ja? Jūs atturēties tagad punktā A. Ceļi ir daudzi dažādi, ja? Nauda ir vienkārši tā kā instruments, ja? Lai pēc iespējas ātrāk nonākt no punkta A līdz punktam B. Es piekritīšu, bet mēs esam tur, kur mēs esam, ja? Tu tagad atrodies tur, kur tu atrodies. Ātrākais ceļš, ko tu tagad vari izdarīt, ir vienkārši pieslēgt savu radošumu, ja? Un tavs radošums, tu tuliņās apzināsies, ka tas ir arī tavs miljons, ja? Ka atsevišķās situācijās tas varbūt tās ir pat nevis miljons, bet miljards. Vēlāk mēs, protams, realizēsim vēl kādu projektu, tādu ļoti lielu masīvu pa visu Latviju mēs vēlēsimies realizēt. Un atkal pierādīt, ka lai kaut ko lielu, kaut ko grandiozu iztaisīt, kad nav nepieciešama tas miljons, ja? Kad viss nepieciešamais tev jau ir par rokai. Tāpēc turpiniet sekot tam pašam mūsu KLM biznesam, ja? Pierakstieties uz manu YouTube kanālu, sekojiet man līdz Facebookā un līdz vēlākiem man mīļie. Paldies, ka nostījāties!